Izklausījās pārliecinoši. Zēžiņš un Daniels Fogelis bija uzmundrinājuma autori. Starta balsis. Bija 11 pēc 1%, tagad 2% summā jau ir krietni vairāk. Tu 2/10 par labu botam ar plūvi. Skatītāji uzgavilē Latvijas divniekām. Palielinās atkal pārsvars, jau vairāk par 2 sekundes desmitdaļām, un jābūt labām rezultātam, jābūt jauniem līderiem finišā. Bots un Plūme kļūst par līderiem šobrīd. 0,34 sekundes, 41,41 viņu rezultāts braucienā, un tas ir ievērojami labāks kā tuvākajiem konkurentiem, tuvākajiem sakotājiem. Tad otrs labākais rezultāts lēnāks, kas ir Egertam un Milleram, ir par 0,24 sekundēm, par vairāk nekā 2 sekundēm. Sajūta bija tāda, ka pats brauc. Tā varēja just. Likās, kad ievilka apstartā, tā izpūta tikai finišā. Māla, Džeka, liels prieks. Es domāju, ka izspied viņi no sevis maksimumu, ko viņi varēja izdarīt. Protams, vienmēr jau var piesēties visam kam. Ģimene, Mārtiņa Bota ģimene, atbalstītāji tētis, kur vislielākais cilvēciņš no visiem tur fonā bija. Un, tiešām patīkam, kad ir atnākuši tik daudz atbalstītāji.